Šis formāts patiesībā ir tāds mazliet diskomforta vai no komforta izkāpšanas formāts, jo esmu pieredzējis runāt tieši par dizainu, bet ne tik daudz par izaugsmi. Un tad es vakarā vēl tā sēdēju pie kamīna un gāju pāri piezīmēm un domāju, kā labāk tam pieiet, ko stāstīt, ko nē, un kas būtu noderīgi. Un tad es sapratu, ka tās tiešām varētu būt tādas manas personīgās piezīmes, kad es domāju par izaugsmi. Un tādēļ es uzreiz gribēju tādas pāris piebildes teikt. Tas, kas tur būs uz ekrāniem, tas ir, viņš tur ir, bet viņš daļai nav domāts jums, viņš vairāk domāts man. Jo tās tiešām ir piezīmes, kuras es pierakstīju tā, lai es varētu atcerēties visu, ko es gribētu pateikt. Un tas nav tāda skaisti noformēta prezentācija. Un es abrīnoju mācītājus, kas var katru svētdienu runāt bez papildus materiālu uz ekrāniem, vienkārši skatoties uz cilvēkiem. Un tas jādara katru nedēļu. Tas, man liekas, vispār ir tāds jau pro līmenis. Bet es tādēļ sataisīju tās piezīmes. Un, ja jums noder sekot līdzi, jūs varat sekot līdzi. Ja jums tas traucē, varat to ignorēt, jo tur būs gramatiski nepareizi. Tur būs atžgārnā latviešu valodā, miksēts vienā teikumā latviski un angliski. Un visas lietas, kas cilvēks parasti kaitina. Tur nav ne komati, ne punkti. Pilnīgi gramatiski nepareizi, bet man ir tāda paradums aplikācijā, telefonā, vienkārši piezīme aplikācijā rakstīt piezīmes, kuras es ielieku tādu birku, saucās Life. Ir tāds pārdoms par dzīvi vispār, ko paņemt līdzi, ko varbūt kādu dienu izstāstīt saviem bērniem. Un tad es gāju cauri tai lapai, un to, kas man likās noderīgs, to es piefiksēju un iekopēju prezentācijā. Un es daudz nerevidēju to, kā tas bija pierakstīts, tā tas arī ir palicis. Kaut ko sakombinēju, kas tur par tēmām varbūt atbilst, un tas būs tas, ko es šodien gribētu jums līdzdalīt, jo, lai arī es strādāju ar dizainu, tas, ko es stāstīšu, nebūs tiešā veidā saistīts ar dizainu. Jo es pieņemu, ka vairums no jums nestrādā. Es satiku vienu dizaineru, vai kāds vēl strādā ar dizainu, kas ir šodien šeit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaut daži mēs esam, bet lielākā daļa neesam. Un tādēļ tas, ko es stāstu ikdienā, tas šeit nebūtu tik aktuāli. Un es to uztveru tiešām kā tādu, ko es gribētu saviem. Man ir bērni vēl jauni, bet tad, kad viņi būtu jūsu vecumā, jauniešu vecumā, ko es viņiem nodotu no tā, ko esmu paņēmis no citiem cilvēkiem, atskatoties un to līdzdalīt jums. Jo mēs ar komandu bijām Budapeštā šī gada rudenī, un tur bija konference, kur sabrauca no visas pasaules labākās dizaina studijas, tieši kas strādā ar zīmolu veidošanu no Amerikas, no Eiropas. Un 2 dienas stāstīja par to, kādu viņiem ir projekti, ko viņi ir realizējuši. Un diena bija pilna no rīta līdz vakaram, un man palika tāds interesants novērojums, ka tie bija labākie profesionāļi pasaulē, bet pēc lielākās daļas no prezentācijām palika tāda tukšuma un vilšanās sajūta, jo tie cilvēki stāstīja tikai par sevi. Viņi atnāca padižoties, ko viņi ir labi izdarījuši. Un tas bija interesanti to vērot, ka tas ir tā kā, augstākais gals, ko var sasniegt, bet tas sausais atlikums ir diezgan nekāds, jo pat ja tu esi ļoti labs meistars un tu vienkārši stāsti 40 minūtes tikai par sevi, tad beigās diezgan garlaicīgi. Un tad bija dažas prezentācijas, kuras stāstīja par idejām, nevis par to, cik viņi paši ir fantastiski. Un tas man iedeva tādu pietāti šim vakaram, kad es nevēlos tik daudz stāstīt par logotipiem, ko mēs esam taisījuši, bet to pieredzi attiecībā uz izaugsmu, kas mums ir bijusi. Un liela daļa no tām lietām ir vienkārši apkopots tiešām tāds kā post-it lapiņas, ko esmu paņēmis no citiem cilvēkiem, no grāmatām, no sarunām, no prezentācijām, kas man likušas vērtīgas. Un iespējams, kāds no tām lietām varētu būt vērtīgs arī jums. Un tad tam es vienkārši iešu cauri, tās būs tādas piezīmes par izaugsmi. Un viena no tādām ir, kad dzīvē ir sezonas un viņas mainās. Un es esmu no tādas paudzes, ka tad, kad es biju, kad es runāju tagad no tiem jums, kas ir jaunieši, kas ir vēl līdz 20. Ja? Tad, kad man vēl nebija 20 gadi, tad vēl nebija internets. Un man ir bijis iespēja piedzīvot to, kā ir dzīve pirms interneta un kā ir tagad.
Un kāds bija pirmais, kad vispār internetu varēja tikai caur mājas telefonu iezvanīties, un tad visai ģimenei neviens nevarēja piezvanīt, jo telefona līnija bija aizņemta, un, protams, nebija mobilie telefoni, bija uz visu ģimeni viens telefons, un ja kāds pieslēdzās ar dial-up internetu, pie interneta, tad telefona līnija bija aizņemta, tu maksāji par minūtēm, tā kā tagad par parkingu uz ielas, un tas bija tas sākums, un tad es tā vakar skatoties varēju drusku paiet atpakaļ, kāds tas bija tad, kad es biju jaunāks. Un tā viena mācība, ko es sapratu, kad izaugsme notiek caur tādām sezonām. Un vienīgā lieta, kas ir bijusi nemainīga, ir tā, ka visu laiku kaut kas mainās. Un tad es paskatījos uz mūsu profesiju, kas ir grafiskais dizains. Un tad es sapratu, ka tie rīki, ko mēs esam izmantojuši, arī visu laiku ir mainījušies. Un tad skatījos, ka ne tikai vienā nozarē tas mainās, bet tas mainās visu laiku. Un lietas, kas jums tagad liekas pašsaprotams, pēc 20 gadiem, pēc 10 gadiem būs tā pārmainījušās, ka liksies neticam, kā tas bija pirms 10, 20 gadiem, pavisam viss bija citādāk. Jo kādreiz laukos cilvēki, kas varbūt no jums vēl drusku vecāki par mani, jūs atcerieties, bija jābrauc uz talkām, un šādā veidā bija jāstrādā. Ja kādam bija īpašums, tad brauca, tur jābija cukurbietas, kartupeļi. Tie no jums, kas zina, to zina, tās talkas bija pamatīgas un viss sabrauc un tādā veidā strādāja. Un tad tas rīks bija rokas. Un tad mainījās rīki un cilvēki izgudroja traktors. Un tas efektivitāte ievērojami mainījās. Un tagad, ja mēs skatāmies, kādi ir rīki tagad, tad to pašu darbu izdara viens traktors, un viņš izdara droši vien 50 vai 100 cilvēku dienas darbu vienā dienā viens pats. Un tas laika nogrieziens nav pat pārāk liels, kā tas mainās. Un tā viena mācība par izaugsmu arī ir tā, ka ne tikai rīka mainās, bet kad nākotne patiesībā jau ir klāt, viņa nav tikai vienmērīgi izdalīta. Jo kaut kur mēs varam atrast cilvēks, kas joprojām arī šādi savus laukus novāc. Un ir arī cilvēki, kas novāc šādi. Tas nozīmē arī, ka katrs no mums, ka tas mūsu realitāte nav vienīgā realitāte. Ir cilvēki, kas noteikti dara lietas vēl ar jaudīgākiem rīkiem, un ir cilvēki, kas joprojām dara tā, kā to darīja pirms 50 gadiem. Bet rīki, jebkurā gadījumā mainās. Tad, kad skatījos vēl citas jomas, kādreiz arhitekti projektēja ēku šādi. Bija pilns stāvs ar arhitektiem, zīmēja uz lapām, un katru stāvu, katru mēzglu bija jāuzīmē uz rokas. Tagad šādu ēku labs arhitekts var uzprojektēt vienā vakarā, vismaz šādā līmenī. Vai kādreiz avīzes drukāja šādi. Tagad avīzes vairs vispār nedrukā, bet tad parādījās pirmie datori. Kāds atcerās šādas vēl? Kāds vēl atcerās šādas? Šāds bija pirmais Photoshops, tie, kas no jums strādā ar dizainu. Un šo es pieredzēju. Un tas nemaz nav tik sen. Un tad parādījās drusku kaut kāds jau advancētāks, un šis bija pirmais krāsainais Photoshops, uz kuru taisīja mājaslaps, tad vēl netaisīja, tad taisīja kaut kādus logotipus, kaut kādus plakātus. Tā izskatījās instrumenti vēl netik senā pagātnē, kad runā tieši par dizainu. Un ja mēs skatāmies šodien, un tiem no jums, kas strādā ar Photoshopiem, zina, ka principā šodien tu vienkārši ieraksti vienu teikumu, un mākslīgais intelekts tev to uzzīmē. Un tas ir aptuveni, es sāku strādāt ar dizainu pirms vidusskolas, tas ir pagājuši 20 gadu laikā. Mēs no šī datora esam aizgājuši līdz mākslīgam intelektam, ka tu vienkārši ieraksti, ko tu vēlies, un tas tev parādās. Cik no jums ir pamēģinājuši pastrādāt ar mākslīgo intelektu, jeb kādā formātā? Mazliet, ok? Kuri nav? Vispār nekādā veidā. Ok, jūs arī šeit redzat, kad nākotne jau ir šeit, bet viņi nav vienmērīgi izdalīti. Ir cilvēki, kas jau to lieto, kas to neizmanto. Un te ir tāds ļoti labs ilustrācija, ko es atradu internetā, kas nav mana, bet, kad jūs redzat, vai mākslīgais intelekts ir jau šeit, it kā jā, it kā nē. Bet tas ir tāds interesants lieta laikmets, kurā mēs dzīvojam, un šī ir tāda liela izmaiņa, un nevēl tas ielika to piemēru par traktoriem, jo ir salīdzinājumi. Cilvēki, kas saka, ka tas mākslīgais intelekts ir līdzīgi kā tad, kad izgudroja traktors. Kad tas leciens nozarē būs aptuveni tikpat līdzīgs kā tad, kad visu darīja ar rokām lauksaimniecībā, un tagad ir traktori. Kad viens cilvēks varēs izdarīt 50 cilvēku darbu vienā dienā.
Un, vai tas tā būs vai nebūs, to mēs arī nezinām. Un, ja mēs saprotam, ka rīki mainās, otra lieta, ko mēs varam saprast, ka cilvēki ļoti slikti paredz, kādas būs tās izmaiņas. Jo tad, kad sāk runāt par mākslīgo intelektu, visi viennozīmīgi teica, būs tā, sākumā aizstās visas tās garlaicīgās profesijas, un tad beigās paliks tās radošās profesijas. Bet kas notika realitātē? Pirmie mākslīgā intelekta rīki bija tieši tie, kas sāk aizstāt visas radošākās profesijas. Ilustrātors, mūziķus, balsi, tieši pilnīgi pretēji, kā visi paredzēja. Un tas arī ir tāds interesants novērojums, kad mēs ļoti slikti varam paredzēt to, kādas tās izmaiņas būs. Un mēs varam pieņemt, ka tā vienīgā lieta, kas paliek nemainīga, ir tā, kad lietas mainīsies. Un tad, ko es skatījos uz sevi, es arī sapratu, ka bija laiks, kad es strādāju 16, 20 stundas dienās, es strādāju pa naktīm, es strādāju aģentūrā, tad braucu pāri Rīgai un veidojām pašu savu dizaina studiju un strādāju otru maiņu. Man bija guļamais birojā un dīvāns, lai mēs tur varam palikt un nākamā dienā strādāt tālāk. Un tanī laikā tas bija tas, kā es strādāju. Strādāju bieži vien tieši pēc diena viss aktīvā beidzās, tu 11, 12 sāk strādāt. Un tās nakts laiks bija tik mierīgs, ka neviens netraucēja, varēja beidzot kaut ko izdarīt. Tagad man ir bērni, un es ceļos tikos, kā es kādreiz gāju gulēt, un es beidzu strādāt ļoti konkrētā laikā katru dienu, un es pat nevaru iedomāties, ka man būtu jāstrādā naktīs. Es saprotu to mācību par izaugsmu, kad ir laiks, kad ir jāstrādā vienā veidā, un ir laiks, kad tu strādā citādāk. Ir laiks, kad tu dari visu pats, un tev ir vajadzīgs uzkrāt tās stundas ar pieredzi un visus dizainus, visus ēpastus, visus rēķinus. Tu visu mācies darīt pats, lai saprastu, kā lietas strādā. Un tad paiet laiks, un es šobrīd esmu sezonā, kad es mācos deleģēt darbu citiem. Man niez rokas darīt visu pašam, bet es saprotu, ka ir cita sezona, man jāmācās rokas aizlikt aiz muguras un nevis strādāt ar rokām pašam, bet vairāk ar galvu un idejām un mācīt nodot savas domas citiem un iemācīt citiem lietas darīt tālāk. Tāpat arī bija laiks, kad mēs strādājām ar to Macintosh klasiku veco, un tagad ir laiks, kad ir mākslīgais intelekts. Un tā ir tā viena no lietām, ko es paņēmu sākumā par izaugsmu, kad ir sezonas un viņas mainās, un ir forši novērtēt to sezonu, kur tu esi, jo, ja viņi ir grūti, tas ir iepriecinājums, kad viņi mainīsies un būs atkal cits laiks, un atkal būs sezonas, kad tev iet labi, bet arī tas nav iemesls pārāk kļūt augstprātīgam, jo arī tas mainīsies. Un vēl viena tāda lieta, ko es piefiksēju priekš sevis, ir, ka tās ir īstenībā tās tehniskās lietas, kas mainās. Bet cilvēku prasmes, ir tās lietas, kā mēs komunicējam savstarpēji, tās patiesībā paliek un mainās daudz retāk. Un tādēļ tās lietas, par kurām es turpmāk stāstīju šovakar, tās vairāk ir tieši par tām cilvēku prasmēm, par to, kas ir cilvēcīgā, nevis tā tehniskā daļa. Un, kad man piedzima pirmais dēls, un mēs viņu aizdām uz tādu mazu mūzikas skolu, tur bija skolotājiem pie sienas salikti tādi citāti, katram skolotājiem savs citāts, un vienai skolotājai bija šāds. Viņa bija uzrakstījusi par tiem bērniem. Viņi spēlējas, līdz sāk spēlēt. Tas bija domāts par mūzikas instrumentiem, ka viņi tur kaut ko grabina, trinkšķina, un tas ir kā nenopietni, bet vienā brīdī tu pamani, ka, pasties, viņam jau sāk sanākt, viņš jau sāk spēlēt, un kaut kādā brīdī viņš jau ir iemācījies to mūzikas instrumentu spēlēt. Un tad, kad es domāju par izaugsmi, tas patiesībā manā stāstā ir bijis ļoti līdzīgi. Kad tu sākumā vienkārši spēlējies, tu īsti nezini pat, ko tu dari, kā to sauc, kas tas ir. Un angliski ir tāds vārds tinkering, kas ir tāda ķimerēšanās. Ķimerēties, spēlēties, kaut ko nodarboties. Nevis tādēļ, ka tev ir jau ļoti skaidrs plāns dzīvē nākamajiem 10 gadiem, bet tu vienkārši dari, rotaļājies, spēlējies. Un, kad mēs sākām, manam brālēnam, viņa tētim bija tiešām šis dators konkrēti. Un mums viņš pat birojā vēl stāv, lai tāda atgādinājums par to, ka tas nemaz nebija tik sen. Un viņš bija melnbalts, viņam ekrāns aptuveni mazāks kā iPadam. Šobrīd ekrāns ir. Un mums bija šī programma, viņš bija melnbalts, viss bija angliski, mēs angliski nesapratām, tur diezgan daudz tādu intuitīvus dūlos spiedām, bet tas bija tāds tā kā rotaļu rīks, un pat nebija internets pieslēgts. Un mēs ar šo datoru
sākām ķimerēties. Un tas, ko mēs darījām, mēs sākām taisīt avīzi, kuru mēs izprintējām, un tad svētdienās tirgojām baznīcēniem. Un mums bija ļoti izdevīgi, jo mums bija 2 tirgi. Es gāju Mateja baznīcā un man brālēns Āgenskalna Baptistu baznīcā. Un tad mēs sadalījām, un tas bija tāds vienīgais pieejamais tirgus, kur mēs varējām tādu skolā. Tur kaut kā neviens neiedomājas, ka varētu tirgt, bet mums bija reiz nedēļā mēs tad saprintējām un pie viņa tēta darbā. Un tad katru par kaut kādiem, man liekas, 10 centiem, bet santīmiem mēģinājām sākt tirgot. Un tajā brīdī nebija doma, ka tas ir dizains, vai tas ir bizness, vai vispār brandings. Tāds, man liekas, zīmols, tāds vārds vēl latviešu valodā pat nebija nodefinēts. Bet mēs vienkārši darbojāmies ar to, kas bija par rokai un kas tajā brīdī likās interesants. Un tad kaut kā sākās visādi vēl citi spēļu biznesi. Tur kaut ko mēs izprintējām, ceļus, kā pareizi runāt ar ceļu policistiem un tirgojām uz ielas stūriem. Tādas izprintētas lapiņas, lai, ja tev apstādina policists, lai tu kā šoferis zini, ko tu drīkst, ko tu nedrīkst. Un tad, kad iedegās sarkanais, tad mēs skrējām pie loga, klauvējām un, man liekas, par 50 centiem tirgojām tādas brošūriņas. Un atkal tas nebija par dizainu maketēšanu vai biznesu, tas bija vienkārši tāds, kaut ko vasarā vajadzēja darīt, un tad tas bija tas, ko mēs darījām. Un tādas mums bija, man liekas, kaut kādas, visu laiku mainījās tie nosaukumi. Mums bija pirmā firma, mums saucās Smaids. Tad sapratu, ka angliski ir stilīgāk, tad mums bija firma Extra. Bet tad mēs uzzinājām, ka tas nozīmē angliski liekas. Tad tā bija tāda vilšanās, tad to mēs atkal gribējām mainīt. Un tā mēs visu laiku darbojāmies tā bez nekā. Tas nebija tāds 10 gadus plāns, līdz mēs dabūjām pieeju pie interneta. Un tad es atceros, bija tāda Mateja baznīcā ar tādu skoliņu, un es tur strādāju par apkopēju. Vienu vakaru es, vienu vakaru māsa. Un tad bija labi tā, ka tu iztīrīji to skolu, izmazgāji grīdas, viss bija prom, un tad direktors kabinetā bija dators ar internetu. Un tad varēja pasēdēt tajā internetā atkal kaut ko padarboties, jo tur bija krāsains tas dators. Un tad bieži vien sanāca tā, ka tā alga, ko tu nopelnīji, it kā par to tīrīšanu bija jāatstāja par to telefonu rēķinu, ko tu biji notērējis, jo tur varēja redzēt, cikos, kas ir zvanījis. Bet tad bija tā, ka pēkšņi parādījās kaut kādi īsti cilvēki, kuriem kaut ko tiešām vajadzēja samaketēt. Un viņi bija gatavi pat kaut kādu naudu par to iedot. Un tad mēs kā tas vispār notiek, mēs vēl nemācījāmies, man vēl nebija 18 gadi, kaut kādi 16, 15, kaut ko tu dari. Un tad man brālēnam, kas mans biznesa partners, viņam onkols teica, ziniet, puiši, bet jums vajag to darīt oficiāli. Jo ja jūs tā pa kaktiem kaut ko darīsiet, jūs visu mūžu tā pa tiem kaktiem darīsiet. Ja jūs tomēr gribat kaut ko darīt kārtīgi, tad vajag iet un pierģistrēt uzņēmumu un sākt darboties nopietni. Un tajā brīdī, tajos 16, 17 gados liekas, ko viņš vispār tur runā. Kā mēs vispār puikas tur neko nevaram izdarīt. Viņš teica, redz, kur ir tāds, tajā laikā bija, es pat nezinu, vai vēl ir vai nav, bet bija tāds mācību uzņēmumu formāts, kad varēja pierģistrēt laikam uz gadu vai 3, tā kā mācību firmu, skolnieki, operēt, un tad, ja tu gribi, viņi varēja pēc tam pārkonvertēt par reāli SIA. Un mēs tiešām arī pierģistrējām, un tos vidusskolas laikus mums bija tā kā mācību uzņēmums, un mēs vienkārši kaut ko mācījāmies, ko tas nozīmē, ka tu vari izrakstīt īstu rēķinu. Un tad beigās tiešām arī pierģistrējām īsto SIA. Un, kad es tā atskatos, mums nevienā brīdī nebija tāds plāns, bet tas spēlēties, līdz tu sāc spēlēt, bija paties. Un, izaugsme mūsu stāstā tiešām tāda arī bija, ka tu vienkārši darbojies un tad tas tev pamazām aizrauj. Un no tā es paņemu to mācību par izaugsmi, kad vajag vienkārši sākt. Es nesen izlasīju tādu grāmatu, kur bija ļoti labs citāts, ne citāts, bet viena frāze, kur bija teikts, ka not how, but now. Kad nedomā, kā es to sākšu, kā tas būs, vai tagad ir īstais laiks vai nav, bet vienkārši sāc tagad. Un mēs nezinājām, ka tas ir dizains vai tas ir jebkas, ko tagad sauc profesionāli par tiem terminiem, ko mēs lietojam. Mēs vienkārši sākām darboties, un tu mācies ejot un liekot tos soļus uz priekšu. Un tas bija, es atradu vecākā bildi, ko es varēju atrast. Mēs oficiāli paņēmām pirmo biroju, un tad pirmos galdus, un tad mēģinājām saprast, kā tas vispār notiek. Un,
kad es domāju, mums šobrīd ir podcasts mūsu uzņēmumam, un es atceros ļoti skaidri, kad es pirms 8 gadiem klausījos podcastu, un man likās, būtu kā forši arī savs, bet viss jau principā nokavēts. Un tas bija pirms 8 gadiem. Man likās, viss, tas vilciens jau ir aizgājis, un tādēļ es nesāku. Un es nesāku no gada uz gadu, līdz mēs beidzot sākām pirms 3 gadiem. Bet tas bija pirms 8 gadiem. Bija tikai iTunes, tu varēji iTunes klausīties tos podkastus un likās, viss, tas jau ir aizgājis. Un es saprotu, man tāda pat atziņa bija par newsletteriem. Ka vajadzētu sākt uzņēmumu e-pastu sūtīt, bet arī tas viss jau ir beidzies. Un tā sajūta man bija pirms kādiem 6 gadiem. Bet par laimi mēs beidzot uztaisījām. Ja jums interesē dizains un brandings, tad jūs varat aiziet YouTube vai Spotify paklausīties. Tur tiešām daži ļoti, ļoti gudri cilvēki dalās ar savā pieredzē. Un tiešām, ja jums ir kaut kas jums iekšā kņud un liekas, vajadzētu to darīt, es iedrošinu līdz gada beigām vēl ir palicis nedaudz laiks, iesākiet tagad, lai tas nav jāraksta 1. janvārī mērķos, bet jūs 1. janvārī varat pateikt, es jau pirmo soli izdarīju. Un sākt vajag tagad un ļaut tam augt, jo labas lietas aug, viņas uzreiz nenes augļus. Man otrs tāda aizraušanās ir darboties dārzā. Un tie, kas darbojas dārzā, jaunieši nē. Man arī līdz 26 gadiem riebās, kad jābrauc uz ārpus pilsētas. Bet nedaudz vēlāk tur mainās lietas. Es atceros, ka man vecāki nopirka māju, beidzot ārpus pilsētas. Es teicu, šeit augs tikai zāle, nedomājiet sēt nekādas tur puķes, dārziņas, neko. Un tad, kad man palika 28, tad es pirmo reizi iestādīju pirmo koku un nezinu, kur tas aizved. Bet esmu sapratis, ka ir lietas, kuras jāstāda katru gadu. Ja salātu tu iestādi, viņš izaug pēc 60 dienām un viņš tev beidzās. Viņš ātri nes, bet raža nav tik vērtīga. Ja tu gribi iestādīt koku, kas nesīs 50 gadus, tev 100 ābolus katru gadu, tev būs jāpagaida 5-10 gadu, līdz tas pirmais auglis tev izaugs. Un tāpat arī jebkur vērtīgā lieta, kamēr viņi izaugs, paies laiks. Un tā ir ar kokiem. Un tad, kad es domāju par tiem kokiem, es atcerējos vēl vienu stāstu par to, ka izaugsme reizēm prasa vairākas paaudzes. Ne tikai laiku, 6, 8 vai 10 gadus, bet vairākas paaudzes. Un, kad es skatos uz sevi, tad tā ir tāda ļoti, kā tagad latviski ir tas vārds, angliski ir humbling. Tas nav pazemojoši. Pazemība raisoša sajūta, jo es skatījos atpakaļ. Un kad man piedzima dēls, es iestādīju Liepājā, mums ir zeme, es iestādīju valriekstu kokus. Un es tos iestādīju kopā ar savu opi. Viņam bija 82 gadi. Un tad, kad es pirku tos riekstus, tas vīrs, kas viņus stādīja, viņš teica, tu zini, ka tie koki nes augļus pēc 12 gadiem. Un tas bija baigi tā pazemība raisoša, ka mans opis stādīja kopā ar mani. Viņš nomira pirms gadu, viņš neredzēja, kā tie koki nes tos augļus. Bet es viņus novācu ar saviem bērniem šogad. Un, kad es skatos, kāds tam ir saistība vispār ar izaugsmi, pirmkārt, tiem veciem cilvēkiem ir baigā gudrība un vienkārši viņos vajag klausīties, bet to es saprotu tikai dzīves otrā pusē. Bet mēs bieži vien profesionāli pārvērtējam, ko mēs varam izdarīt gada laikā. Mēs janvārī nospraudīsim mērķi, un mums baigi gribēsies, lai mēs nākamā gadā, novembrī, jau būtu kaut ko sasnieguši. Un ir lietas, kuras var izdarīt gada laikā, bet daudzas lietas prasīs vairākus gadus. Vienalga, vai jūs gribat uzkrāt naudu, vai izveidot paradumus, vai prasmes izveidot, vai fiziski palikt spēcīgāk, vai labāk sākt ēst. Un bieži vien tas liekas, tad jau nav vērts. Un es atceros, man teica, kad man bija 20 gadi, viņš teica, tev vajag katru mēnesi nedaudz atlikt no jebko, ko tu nopelni, nedaudz vajag atlikt. Ja tajos pirmajos, 18, 28 gados likās, ko vispār krāt, vienkārši tāpat jau visu laiku gribās kaut ko pirkt. Un tagad es domāju, ja es būtu tomēr
ņēmis vērā kaut vai tur, nezinu, drusciņi atlicis. Tad tie 10 gadi, tas pilnīgi cita matemātika iedarbojas. Tad, ja tu to dari, tiešām tev liekas pirmos 3-4 gadus bezjēdzīgi. Bet pēc tam tas akumulējās un tas efekts ir milzīgs. Un arī par tām paudzēm, kad es domāju, mani vecvecāki abi bija pabeiguši Mākslas akadēmiju un bija gleznotāji. Bet viņi nekad nestrādāja profesionālajā jomā. Bet viņi iedeva tādu fonu, kad es vienmēr uzaugu vidē, kur bija māksla, kur runāja par mākslas vēsturi, kur bija otas blakus, zīmuļi, papīri. Tu varēji vienmēr ar to darboties. Vienmēr aizbrauc pie vectēva, viņš, kad nebija ko darīt, viņš atnes milzīgu bloknotu un teica, ņemt, uzzīmēt olu. Iedeva zīmoli, teica, uzzīmēt olu. Un tu zināji, cik īstenībā sarežģīti ir uzzīmēt olu ar vienu līniju. Viņi izstāsta vienmēr atžgāri, nekad neizstāsta kā olu. Pamēģina kādreiz uzzīmēt olu vienkārši. Un mans onkols, viņa dēls, beidz akadēmiju, viņš zīmē tā, kā es nekad mūžā neesmu varējis uzzīmēt. Viņš paņem pasteļu krītiņus un tur vienkārši var likt pie sienas. Pat mans tētis, viņš pabeidz Liepājā mākslas vidusskolu, ko es pat nekad neesmu pabeidzis. Un es domāju, redz kā, un es dabūnu strādāt profesionāli tajā jomā, bet tas prasīja vairākas paudzes, kas ieliek pamatus, rada to vidi, uzvar to lauku, lai pēc tam mēs varētu strādāt kāds cits. Un tad domājot par to izaugsmu, katrs savā jomā, ne savā, kad mēs jau arī neesam tas stāsta beigas. Un iespējams, ka tas, ko jūs darat tagad, būs varbūt pēc 3 paudzēm kādam profesija. Vai tie hobiji, kas jums ir tagad, neobligāti jākļūst par profesiju, bet izaugsmē jābūt. Jums ir jākļūst par piemēru kādam citam, kas varbūt nāks pēc jums. Un, kad es domāju, mēs tomēr esam baznīcā, Bībele arī saka, kad svētība mācītājs neļaus samelot 7. paudzē, ja, paliek. Tad iedomājies 7 paudzes, es pat tagad mēģināju, pat samaksāju naudu ciltskoku pētniekam šajā gadā, un lai viņš papēta tālāk, kā es varu tikt, un viņš tika līdz kaut kādai 4. paudzei. Un, ko iedomājies 7. paudzē iet svētība, es pat tos cilvēkus savus vecvecākus nevaru atrast, kā viņus sauca. Bet, ja tā svētība iet, tur kaut kas ir, un arī mēs varam būt tā 1. paudze. Iedomājies, kas pēc 7. Un man viens draugs, viņš teica, ka mēs pēc visu tā padomu laika un pēc visa, ka iespējams, ka mēs esam tā skaliņu paudze, jeb iekurs tikai, ka tas ugunskurs kurināsies pēc tam tālāk, un mēs esam tas, kas vajag tos mazos, kas pēc tam iekurina to lielo ugunskuru. Un nākamā lieta, ko es sapratu par izaugsmu, kad ir katram jāmeklē savs ceļš. Kad nav tā, kad ir redz, kur kā liekas, tu aizēji uz skolu, un tad tev pasaka, būs tā un tā un tā, un es skatos atpakaļ, un galīgi tā nav bijis. Nebija tā, kad es beigšu skolu, tad 4 gadu vidusskolā, tad vēl viena izglītība, tad jau reku darbs, un tad tur viss tās sakārtots, ka reāli ir jāmeklē tas, kāds ceļš tev ir ielikts. Un tāds labs, man liekas, var daudz ko par Jangu patikt vai nepatikt, bet viņam ir ļoti foršs tas teiciens, kad the privilege of a lifetime is to become who you truly are. Kad tas dzīves tāda, svētība ir tā, ka tu vari piedzīvot to un redzēt, kas bija tas tavs stāsts, kas tev bija ielikts. Ja Dievs saka, ka viņš jau zināja mātes miesās, kas tu būsi, bet tu jau nezini. Un tad dzīvojot, tu vari caur izaugsmi vispār redzēt, redz kāds es esmu, koks vai cilvēks, vai kas ir mana profesija. Un, ja citiem vārdiem sakot, man mīļākā līdzība ir par talantiem, ka vienam iedod 10, vienam 100 un vienam 1, un te, ko katrs ar tiem talantiem darīja. Un man liekas, tāda interesanta vārdu spēle mūsu valodā, ka tas talents un talants ir ļoti līdzīgs. Un tad tu domā, man ir kaut kāda talanti iedot, kādam 1, kādam 10. Un mums katram ir uzdevums iet viņus vairot, un tad mēs nevaram vienkārši man profesija tāda, man tur neinteresē darbs tāds, priekšnieks riebīgs, tas nav par to, ja mēs saprotam, ka mums ir katram kaut kas iedots, mums jānes tālāk, vai tas manā paudzē nesīs augļus vai nākamā, es nezinu, bet tā izaugsme mums ir kā obligāts uzstādījums. Tu nevari aprakt to, tas nav atļauts. Mums ir viņš jānes uz priekšu. Un tas atrast savu ceļu, es to ļoti labi redzu, jo mūsu biznesa specifika ir tāda, ka mēs nevis strādājam ar vienu uzņēmumu visu laiku, bet mums ik pēc 3 mēnešiem pēc mēneša nāk jauni uzņēmumi un stāsta savu vajadzību. Un mēs redzam ļoti daudz uzņēmējus katru gadu, un tiešām interesanti, cik uzņēmēji tik stāsti. Un tie visi ir veiksmīgi uzņēmēji, jo viņiem ir bizness un viss notiek, un viņi var samaksāt.
bet katram ir pilnībā sava pieeja, kā viņi to dara. Un viens mīl improvizēt un skatīties, daram tā, redzēsim, kā sanāks, pēc tam pielāgosim, un ir cits, kurš saka, nē, paga 7 reizes nomērīsim, un tad tikai sūtīsim ražot. Un tu nevari pateikt, kur viens saka taisam pētījums, viens negrib, viens grib pēc sajūtas vadīties, un abiem sanāk. Un ir ļoti daudz veidu, kā darīt biznesu, kurš grib viens pats darīt, un ir tāds, kuram ir liela komanda, un tu vari atrast to veidu, kā tu vēlies darboties. Tev ir iespēja dažādi to darīt. Nav viens tikai tāds pareizais scenārijs. Un tagad, kad man ir tāds sajūta, ka es beidzot palieku pieaudzis, man šogad palika 40 gadi, man liekas, tad beidzot es drīkstu kaut ko atskatīties. Un tas, ko es sapratu, ka patiesībā neviens līdz galam nav sapratis, kā tā dzīve notiek. Tā, mēs visi vēl, ja man likās, es ļoti skaidri atceros, ka sēdēju vienreiz baznīcā, man bija 18 gadi, uz skatuves bija, tā kā mums ar šokar bija vakarvadītāji, tas nav par jums, bet es atceros, bija vakarvadītāji, un viņam tam puisim bija 23 gadi. Un es sēdēju 18 gados, man likās, bāc, tik vecs, visi jau beigusies dzīve viņam. Un tagad skatās, bet ir 40 gadi, un es joprojām kaut kādas lietas vēl nesaprotu, un kaut kādas lietas es grāmatas vēl joprojām pērku un lasu un mēģinu saprast, un uz semināriem eju un mācos, un tu turpini izaugt visu laiku. Tas teiciens tā dzīves skola, kas tāds kā garlaicīgs, bet ja tu vari turpināt mācīties un izaugt visu dzīvi, tas ir super. Un tiem no jums, kas šeit ir manā vecumā, respekt, kad jūs izaugsmas vakarā joprojām esat, un tas nav tikai par jaunākiem cilvēkiem. Divas lietas, kas man palīdzēja, kuras es šogad kam es pats gāju cauri, kas varbūt palīdzēs, kas ir saistīts ar to uzdevumu, ko jums lūdza pašā sākumā. Tad, kad jūs domājat par izaugsmu, to sava ceļa atrašanu, man ir palīdzējuši šie divi vingrinājumi. Viens ir uzdot 5 reizes, kāpēc. Uz vienu to pašu jautājumu, tu 5 reizes, kāpēc. Un, piemēram, man patīk ceļot. Kāpēc tev patīk ceļot? Tur nezinu. Vienkārši patīk apskatīt jaunas vietas. Un tad kāpēc tev patīk apskatīt jaunas vietas? Un tā tu ej atkal un atkal līdz tās 5 reizes, un tad tu atrod citreiz to, kāpēc tu pa īstam kaut kādu lietu gribi. Un tad tu atrod atbildes, kuras nav tās virspusējās. Es vienkārši gribu ceļot, jo man patīk. Bet saprot, tu vienkārši varbūt tev patīk ceļot, ja tev patīk pieredzēt kaut ko jaunu. Tu vari iznot to pieredzēt arī, tepat 10 km rādījusā, un tu ok, es to varēju atrasināt. Un otra lieta, ko es darīju tagad augustā, bija, ka tu 30 dienas pēc kārtas atbild uz vienu jautājumu, ko es patiešām vēlos. Un ļoti interesanti, ka tev sākumā liekas, pirmās 3 dienas tā vienkārši, bet tad, kad tu jau 16, 20 dienas atbild uz to vienu jautājumu, tu ļoti sīki vari sākt izvērtēt, ko tu īstenībā gribi, ko tu negribi, kas tev kaitina. Un tas, kad tagad tuvojās tas janvārs, kad parasti tos mērķus noliek, šis ir ļoti noderīgs vingrinājums, vispār atskatīties, ko tu patiesībā gribi, ka to savu ar to tēmu, kā atrast to savu ceļu, ko dzīvē darīt, kurā virzienā izaugt. Un tad, kad runā par radošu darbu, tad bieži vien ir sevišķi jaunībā teica, follow your passion. Es ļoti bieži viņu dzirdēju, un tad man vairāk strādā tas nevis follow your passion, bet follow your curiosity, jeb zinātkārai. Jo tas passion ir tāds, man vien bija tāds passion, tad pēc 3 dienām tāds passion, viņš ļoti mainās, bet tā zinātkāri, tas curiosity, viņš nav tāds trends, kas nāk un pāriet. Ir lietas, kas mums katram tiešām interesē, un mēs tās darām tad, kad visi ir aizgājuši gulēt, vai tad, kad visi beidzot liek mieru, vai parādīsies brīva diena. Jūs katrs zināt, kas ir tas, ko jūs darat, tad, kad nav internets, nav samaksāts par internetu, Netflix nevar pastīties, un telefons ir apnicis, un kur tās domas aiziet, kad ir brīva stunda, ko gribās padarīt. Un, tas saslēdzas ar to, ka tu vienkārši ķimerējies, un beigās spēlējies, un beigās sāk spēlēt. Un tā zinātkāra ir tā kā degviela, tad, kad tas gribas spēks beidzās. Un tas liekas, gribspēks ir tāds muskulis, kur var sasprindzināt, bet viņš arī kādā brīdī nogurst. Un tā dabīgā zinātkāra bieži vien aizved uz kaut kādām teritorijām, kuras mēs pat nezinām, kuras ir sākumā neatklātas un kuras tu atklāji nedaudz vēlāk. Un tā zinātkāra māca pamanīt lietas. Man gleznošanas skolotājs mācīja, ka nav tāda iedvesma.
Viņš teica, tu vienkārši, viņš runāja par glezniecību, bet man liekas, tas strādāja daudzās jomās. Viņš teica, nav tā, ka tu apsēdies un tad tev atnāk mūza. Viņš teica, tu ej pa ielu un tu visu laiku skaties, kādā krāsā ir ēnas, kādā krāsā gaisma maina toņus, kā krīt gaisma, kur ir ēnas, kas ir interesants, kas nav. Un viņš iemācīja, ka tev visu laiku jābūt vērīgam, un tad tu pamani, un tad, kad tev pēkšņi vajag strādāt, tad tev ir no kā paņemt un pasmelties. Tev nav jāsēž ar tukšu galvu un tagad jāgaida tā iedvesma. Un tad no viņa es paņēmu to principu, ko es izmantoju savā ikdienā, ka tu vienreiz dienā centies ar rūpību un zināt, kā pavērot kaut kādas ikdienišķas lietas, kurām mēs bieži vien paskrienam garām. Un tas ir tāds paradums, ko es sev esmu uztrenējis, un es izmantoju Instagram, lai to fiksētu, kad es vienkārši vēroju it kā šķietami vienkārši lietas, un es mēģinu viņas piefiksēt, un ja kaut kā, nezinu, es gāju pagājušajā nedēļā pa ielu, un kāds saķēpājis bija elektrības būdu, bet man likās, pasties, cik interesanti, tas košs dzeltenais pret to rozā un balto, un tu viņu iekadrē, interesanti, un tu aizēji tālāk tās 3 sekundes, bet tu pamani kaut ko neviens kā nebija apzināti veidojis, bet vienkārši tāds novērojums. Viņam pašam par sevi nav nekāda vērtība, bet nezinu, man lidoja virs galvas kāsas, un es hops, tas interesanti, kā viņi tā māk grafiski nostāties tajā kāsī, un kā viņi tur veidojās, tu tā padomā, un tas atkal pats par sevi neko nemaina, bet tas veido to paradumu vērot lietas, kuras mēs bieži vien nepamanām, vai bija nodzis ugunskurs, un man likās tik interesanti, kā tās ogles, viņas tā sāk dūmot, tāds smuka tekstūra, tās kaut kāds vulkānisks, vai nezinu, cik daudz zaļie toņi patiesībā, kad tu bildē dārzu, tur cik daudz zaļie ir, vai kā krīt ēnas, vai kā arī es biju Romā pirms pāris mēnešiem, kāds tur kaut kā uzlīmēs kaut kādu portretiņu, cits tur pārķēpājis pāri, un tas marmors tur apakšā tāds senlaicīgs, kāds viss miksējās, un tā ikdienišķo lietu pamanīšana uzslīpē, kā zīmolu vajag uzasināt, tāpat arī to vērību patiesībā var uzasināt, ja viņi trenē. Un pēdējā lieta, pirms mums ir vēl laiks lēnām iet uz beigām, ir, ko esmu tikai nesen iemācījos pēdējos gados, kad ļoti svarīgi ir saprast, pie kā strādāt. Un pirmos gadus es to tik ļoti tā nesapratu, man arī neviens nepateica, ka tas, pie kā strādāt, ir ļoti, ļoti svarīgi. Un kad tāds citāts, ko es priekš sevis ieliku tajā pierakstu mapītē, bija, kad ir svarīgāk saprast, kas ir tā īstā lieta, pie kuras strādāt. Nevis pareizi strādāt. Latviski tas tā tik labi neizklausās, bet angliski ļoti labi. It is more important to do the right thing than doing things right. Un tad man likās, ko tas īsti nozīmē, bet jo vairāk pieredzes iegūst, jo es vairāk saprotu, cik šis ir būtiski, kad tu vari arī iztērēties uz nesvarīgām lietām, uz sīkumiem. Un šis citāts man atradās pirms nedēļas vai 2, kas man jāsaka ļoti labi, ka tiklīdz tu atrodi īsto lietu, pie kuras strādāt, īstie cilvēki arī tev nāks klāt. Un tad tu sāc strādāt, cik vien tu cītīgi vari. Nevis tu griez to riteni pa tukšo, bet tu sākumā saproti virzienu, kas ir tā komanda, un tad tu liec iekšā tās stundas un spēks. Un, šeit es atradu tādu labu piemēru, kad izrādās, ka lauvas ar savu fizionomiju viņas varētu noķert peli. Bet ja viņi to darītu kā savu medījumu, neķertu tur antilopas, bet peles, viņi nomirtu badā. Un viņai ir daudz svarīgāk nevis ļoti cītīgi ķert peles, bet sākumā saprast, ko viņai vajag ķert, un tad noķert to antilopu, pat ja tas prasīs 3 dienas, jo tas spēdinās viņu un viņas ģimeni. Un nevienmēr vajag ķert to vieglāko. Un mēs bieži vien tiešām, sevišķi tādā profesionālā vidē, gribās dabūt to tādu padarītā darba sajūtu, un tad tu ātri uz e-pastiņiem atbild, un vēl kaut kāds tur apstāst, kas tur Instagramā vēl kaut ko, un tad radās sajūta, ka tu kaut ko darbojies. Bet patiesībā tu vienkārši ķer visu laiku tās peles. Un kad nodefinēt, kas katrā dienā ir tas, ko patiešām vajag izdarīt, tas rada to īsto izaugsmu. Un arī mēs sākumā, kā dizaina studija, ļoti daudz iztērējāmies uz liekām lietām. Mēs sākumā darījām visu kaut ko vien var darīt. Tur mājaslapas taisījām,
aplikācijas taisījām, grāmatas taisījām, žurnāliem vākus taisījām, logotipu zīmējām, pastkartītes taisījām, karogus, pat izkārtnes veikaliem, visu, ko var iedomāties par dizainu. Un tikai tad, kad mēs sapratām vienu lietu, kur mēs varam vislabāk izdarīt un kas mums vislabāk sanāk un par ko arī cilvēki ir gatavi maksāt, tad tu beidzot sajūti, ka šis ir tas, kas man īstenībā ir jādara. Un šī ir tāds ļoti laba diagramma, kas man ir palīdzējis, ka tu nevis vienkārši dari to, kas tev patīk, vai vienkārši to, kas tev sanāk, bet ka tu atrod to tādu mīksli starp to, kas tev labi sanāk, kas ir tas tavs talants, ko tev arī patīk darīt un par kur cilvēki redz vērtību. Ja tikai dari to, kas tev patīk, tas tāds hobijs vai varbūt mākslas forma, kas arī nav slikts, ka tas var būt kaut kas, bet, kad ja tu runāji tieši par profesionālo izaugsmu, tad man ir palīdzējis saprast, ka šīs trīs lietas sakombinējot, tad mēs beidzot atrodam to, pie kā strādāt. Un es zinu, ka man laiks beidzies, bet man liekas, šis ir vēl viens maziņš punkts, ko es pateikšu par to, ko es arī šogad mums abiem ar mani biznesa partneri bija tās apaļas jubilejas, un tad mēs paņēmām pāris dienas, aizbraucām uz mežu, padomāt, ko vispār darīt tālāk nākamos 40 gadus, un mēs priekš sevis nodefinējam priekš sevis tāds saucas Dāvida projekts. Un vai mēs varam atrast dzīvē lietas, kas ir ar tādu asimetrisku iespēju dzīvē, kas nav viens pret viens, cik es ielieku, tik dabūnu atpakaļ, gan enerģiju, gan laiku, gan resursus, bet kad tas ir tāds, kā Dāvids ar lingu varēja nogāzt Goliātu. Kas ir tas mazais atrast dzīvē tās lietas, viņas ir, kur ir tas ar tādu mazu, precīzu lietu var dabūt lielu efektu. Un tas ir tas par izaugsmu domājot. Es būtu vēlējis, lai kāds man to būtu pateicis 20 gados, kad meklē lietas un iespējas, kur ir tas asimetriskā iespēja, ka nav tā, ka tu ieliec 1 stundu, dabūni 10 eiro. Ieliec vēl 1 stundu, dabūni 20. Bet ir lietas, kur tu vari ielikt 1 stundu, un tas rezultāts ir reiz 10, reiz 100. Tas ir tas par tiem talantiem, ne? Ka tu vari to vienu talentu aprakt un dabūt atpakaļ vienu. Bet tev iedod 10, tu aizēji viņus vairo un atnāc atpakaļ ar vēl 10. Un tas ir tas ja viena lieta, ko es varu atcerēties, tas Dāvida projekts, kā ar to mazo dabūt lielu, vai kā 12 mācekļi varēja ja es viņam devu uzdevumu, viņu aiziet izmainīt visu pasauli. Maza komanda, 12 cilvēks, nebija tūkstošiem cilvēku, kaut kāda milzīgas korporācija. Tas bija maza komanda, kas varēja to aizsākt. Vai kā iesēja vienu sēklu un izaug tas koks. Kad dabā mēs redzam, tie piemēri mums ir iedoti, un ja to jūs varat jauni vēl esot atrast, tad tas ir kaut kas ļoti vērtīgs, ko es tikai tagad sāku saprast. Paldies!